Mēs esam Grīziņkalnā, jo es esmu Grīziņkalna meitene. Visu mūžu dzīvoju Grīziņkalnā, baigi tālu nekur neesmu tikusi. Man kaut kā tas Grīziņkalns asociējas ar manu suni, ar manu jaunību, kas laikam varbūt ir vēl joprojām. Un visādām labām lietām, bet arī ar diezgan sliktām, jo te ir arī notikuši visādas tur pēdējās sarunas ar cilvēkiem un visādas jaunības mīlestību šķiršanās un pirmā boyfrienda, pirmie sniega vīri celti. Viss kaut kas tāds gan foršs, gan arī, kas laika gaitā kļūst tāpat par foršām atmiņām. Es nebiju tā geto meitene, jo es biju ļoti, ļoti nestilīgs bērns. Pirms skolas mani vecāki veda uz, bija tāda filma Ūdensbumba Rasnējam Runcim. Viņi man veda uz atlasi, uz kastingu, ka es varētu spēlēt to mazo meitenīti. Un tad es tiku tālāk tajās atlasēs, tiku tālāk. Un tad pēdējā, kurā viņiem bija jāizlem starp mani un to otru meiteni, kas tagad ir tajā filmā, es vienkārši apsēdos un teicu, neko es neteicu, vienkārši tā stāvēju. Viņi man saka, tagad padari kaut ko, un es vienkārši tā stāvu, skatos uz to režisoru. Un man pilnībā vienalga, ko viņš man saka, es neko nedarīšu. Un tad es tādu prīmu arī aizgāju mājās. Un tad tas kaut kā man norādīja uz to, laikam vecākiem, ka man ir tas kaut kāds, ka es gribu rādīt cilvēkiem sevi un mākslu. Un ka man nav bail uzstāties. Un tēta strādāja domu skolā, tad jau nekas cits neatlika, tur bija jāmācās. Spēlēju klavieres, es biju vienīgā klasē, kas nespēlēja blokflautu, bet tad es 5. klasē sāku spēlēt oboju, kas bija ļoti jocīgs lēmums. Un man bija redzes problēmas, es aizgāju pie ārsta. Un viņš man teica, ka, ja es turpināšu pūst obojā, tas beigsies ļoti slikti un ar iespējamām izsprāgušām acīm no manas pieres. Es atceros to dienu, aptuveni ir kaut kāds maijs un tūlīt beigsies jau skola, viss būs izdarīts un man ir tāda milzīga panika, jo es nezinu, ko es darīšu tālāk, bet es zinu, ka es 100% gribu darīt kaut ko ar teātri saistītu. Un es lasīju, tieši ieraugu teātra režiju un man kaut kā tāda vertikāli ieslēdzās, es skatījos tajā datorā, man sāka birt asaras no priekiem. Un es sapratu, ka tas ir tas, ko es gribu darīt, jo es visu vidusskolu sev nepārtraukti uzdevu jautājumu, ko tu gribi darīt. Un tu visu laiku sevi šausti, ka tu neko nesaproti, neko nezini, un tāds muļķīts vien esi, un tad jau var, darīt jebko. Bet tad, kad es sapratu, ka es ieraudzīju to vārdu salikumu dramatiskā teātra režiju, man pilnīgi tiešām kā zibens no skaidrām debesīm iespēja, un es biju ļoti, ļoti priecīga. Tāpēc man liekas, ka viss kaut kā attiecīgi sakārtojies kopš tā laika. Es nezinu, kāpēc man pirmajā kursā ļoti interesēja, un joprojām interesē veci cilvēki un viņu stāsti un viņu dzīves. Un es taisīju izrādes, tādas īsizrādes 10-15 minūšu pirmo gadu vai pusotru tikai par veciem vai sociāliem grūtdieņiem savas izrādes. Un tad es taisīju Dostojevski, kas mums visiem bija jātais Dostojevskis. Un es dabūju 10. Es joprojām guļu uz šiem lauriem savā prātā. Tas bija arī darbs, kurā man šķiet es pirmo reizi sapratu to, ka ir jāstrādā komandā un teātris ir komandas darbs, tad komandas spēle. Un līdz ko komandā ir kādi vājie punkti vai kādi, kuri kaut ko negrib darīt, tad īsti nevar tapt nekas vērtīgs un jaudīgs beigās. Visiem jābūt vienlīdz iesaistītiem. Pēc akadēmijas es 2 gadus strādāju par žurnālisti. Es biju izklaides ziņu žurnālisti un par visiem nopietnējiem cilvēkiem Latvijā rakstīju visādas dzeltenās preses ziņas. Un tad es sapratu, ka galīgi nav mans. Un sāku strādāt par skolotāju. Teātris mākslas un kultūras un mākslas un tad man bija teātris pulciņš, uz kuru nāca tikai 4 5. klases puiši. Un mēs bijām
tāda komanda, tas bija aizpagājušo gadu. Nu jā, un tad es pagājušajā gadā vēl strādāju par skolotāju, mēģināju savienot visus darbus ar to darbiņu, bet sapratu, ka vairāk nevar paspēt. Jo bērni pieprasa tomēr ļoti daudz tava laika, arī ārpus skolas un uzmanības. Un, ja tev tās uzmanības nav, viņi to ļoti labi jūt. Un es viņiem negribēju darīt tādā ziņā pāri, ka viņi ir mana kaut kāda otrā vai trešā kārta manā dzīvē. Tad, ja man, protams, skolotājiem jābūt tādam, ka viņam tie bērni ir pirmajā vietā un viņš tur pilnu rūpi par viņiem. Man ar tiem parkiem ir kaut kādas tiešām īpašas attiecības Rīgā, jo Mārtiņš Eihe zvana, saka, ejam uz parku. Kādu parku? Ejam uz Vērmanīti, ejam staigājam pa Vērmanīti, apsēdina un saka, nu klausies, man te tāda izrāde būs, vai tu gribi viņā spēlēt, bet tas būs pēc gada. Man bija tikai skolotājas darbs un visādi citi paralēlie projekti. Saku, protams, ka nākšu. Viņš man pat kafiju izmaksāja tajā reizē. Un, protams, ka nākšu. Kāpēc ne? Man liekas forši. Bija arī forši un ir forši. Protams, ka man bija bail. Man joprojām ir bail. Bet man liekas, ka tās varbūt nav bailes. Vairāk tāda spēja ļoti ātri pielāgoties kaut kādām situācijām, kurās tu tiec iemests. Nu, es jau arī nezināju neko par žurnālistas darbu vai par skolotājas darbu, tāpēc es kaut kā laika gaitā sapratu, ka es vienkārši ļoti ātri mācos. Nu, tad jau redzēsim, tūlīt būs izrāde ar pirmajām lēlēm. Tad jau redzēsim, kā tad es ātri mācos.